Labdien! Es parunāšu par to, kādi ir tie galvenie iemesli, kāpēc pedagoga profesija ir tik sarežģīta un kādā veidā šīs problēmas, kas rodas profesijā, var palīdzēt atrisināt supervīziju. Ja runā par pedagoģiju, tad jau 20. gadsimta beigās psihoanalītiski speciālisti runāja par pedagoģisko krīzi pasaulē no tādas psihoanalītiskā skatījuma. Un 21. gadsimts nav nekas vēl izmainījies. Kā tad izpaužas šī pedagoģiskā krīze? Tad pirmkārt ir izpausmes sabiedrībā, kad sabiedrība aiziet prom no reālā bērna. Bērns paliek tā kā ideālā variantā, bet reālais bērns tiek vispār ignorēts. Bērna individualitāte, viņa talanti, viņi ir sekundāri. Zūd garīgās vērtības audzināšanā, zūd nacionālais audzināšanas saknes un ir milzīga orientācija uz racionalizāciju izglītībā. Šīs problēmas, kas izpaužas sabiedrībā, kā tad parādās katrā skolā? Pirmkārt, bērniem zūd arvien vairāk interesi par mācībām, pieaug dezadaptēto bērnu skaits, par ko liecina statistika. Dezadaptācija novada pie tā, ka arī veselība bērniem pasliktinās, viņi bieži slimo, līdz ar to neapmeklē skolu, netiek līdzi mācību vielai un tās problēmas tikai padziļinās. Pedagoģisko augstskolu beidzēji savukārt nevēlas strādāt skolā, jo pedagoga profesija nav īpaši prestiža. Līdz ar to ir pedagogu trūkums. Sabiedrību kopumā interesēs par skola tik daudz kā iestāde, kura kaut ko bērniem iemāca, pēc iespējas vairāk piepilda dažādām zināšanām, ko tas nozīmē pašam bērnam, kāda ir bērna dzīves kvalitāte skolā, tas pa lielam sabiedrību neinteresē, jo tā sabiedrība interesē vairāk formālais process, kas arī izpaužas kā kontroles formas, atskaites, sekmības uzskaite un dažādu žurnālu aizpildīšana. Runājot par bērnu, sabiedrībā valda divi mīti, ka bērns neeksistē pats par sevi, jo bērns ir vienkārši pasliktināts pieaugušais, kuram vēl vajag augt un attīstīties, un tikai tad viņš būs kaut cik lietderīgs sabiedrības loceklis. Bet apzinātā līmenī, protams, bērns ir pieņemts, par viņu runā, veido visādus likumus, kā bērnus aizstāvēt, bet neapzinātā līmenī bērns ir ļoti neizdevīgs, jo bērns nav gatavs racionālai sabiedriskai dzīvei, kurai regulē visādi notikumi. Bērns ir spontāns, brīvs, neizdevīgs, bieži vien pārkāpj dažādus rāmjus un sarežģīt dzīvi pedagogiem kopumā. Un vecāki tajā visā jūtās ļoti vainīgi par to, ka bērni ir nepilnīgi, un līdz ar to parādās divas uzvedības formas. Vai nu viņi uzbruk skolai, ka skola nemāk tik galā ar viņu bērnu, vai viņi ignorē jebkādas skolas ziņas par viņu bērnu. Otrs mīts ir, ka skolai jāaudzina bērni. Un ja skolai jāaudzina bērni, tad vecāki tā kā nolaiž rokas, lūdzu skolu, audziniet manu bērnu. It kā bērni būtu bāreņi, kad nav vecāki, kuri piedalās tajā audzināšanā. Un aizejot no konkrētā bērna problēmām, sabiedrība kopumā aiziet no personības vērtības problēmas kā tādas, un bērns kļūst kā nākotnē kā tāda daļa tikai no kaut kādas masas, no grupas. Runājot par skolām, var runāt par divu veidu skolām. Ir ideālā skola, kas ir ļoti kvalitatīva, saplānota, organizēta, kur bērns iet mācās un attīstās tā, kā vajadzētu tam būt. Un tad ir reālā skola, kura bieži vien ir stihiska, neapzināta, nekvalitatīva, haotiska, kur satieks dažādu temperamentu, raksturu cilvēka ar ļoti dažādām emocionālām īpatnībām. Un šeit sanāk tāds skolas konflikts. Ir ideālā skola, kurā bērns ir kā tāds intelektuālā mašīna, kura jāpiepilda ar pēc iespējas vairāk programmām, un pilns ar nekvalitatīvām raksturiezīmēm, kuras ir jāizlabo, lai viņš būtu tāds, kādu viņu gaida. Un šādā veidā skola sadalot bērnu personību piespiež atteikties no personības veseluma. Reālais bērns, tāds kāds viņš ir, spontāns, ar savām īpatnībām, tiek pārveidots tā, lai atbilstu ideāliem. Līdz ar to
bērns saka atsakās no savas reālā es un sāk izpatikt šim falšam vai neīstam es pa labu, kas, protams, ir pēc tam viņa veselības cena. Reālā skolā ir, kad es esmu labs, kad esmu sekmīgs, bet slikts, kad nesekmīgs. Un bērnam izveidojas tāda iekšēja pārliecība, kad mana vērtība ir tajā, cik es varu vai nevaru atbilst skolotāju gaidām. Skolotājs mani uzslavē, tātad es esmu labs, ja skolotājs mani ber, tātad es esmu slikts. Bet šī apmierinātība, kas bērnam ir ļoti svarīga ar sevi, ar citiem, tā ir tā, kas dod attīstības iespējas, bet savukārt neapmierinātība noved pie dezadaptācijas un bērns tā kā noslēdzas no pasaules, no skolas un tāda izpaužās visdažādākās gan asociālās uzvedības formās, gan dezadaptīvā uzvedībā, gan slimošanā, kā nu kuram bērnam. Šajā visā ir arī skolotājs, un skolotāja problēmas arī ir nemaz tik vienkāršas, kā pirmā brīdī liekas. Jo skolotājam attiecībā pret skolēni jāatsakās no reālā bērna, un sava darbība jāveido uz ideālas, iluzoras augsnes. Līdz ar to tiek izstrādātas metodes, kur skolēns ir objekts, uz kuru iedarbojas un noteiktu veidu metodēm. Savukārt bērni vairāk kā jebkurā citā profesijā strādājošu cilvēku var ievainot skolotāju. Un šeit sadurās divas pretrunas. No vienas puses tev kā skolotājiem ir jānovada stunda, jānodod zināšanas. No otras puses tev bērns ir ievainojis, tev ir pārdzīvojums, tev sāp, tev ir izmisums, jo tā trauma ir ļoti dziļa bijusi iepriekš. Un tādējādi skolotāja profesija nosaka to, ka ar laiku ir jāatsakās no savām jūtām, izstumjot tās. Jo ir jāpilda programma, jo ir jāpilda tas, jānorealizē savs mācību saturs. Vēl viena būtiska problēma, kas ir saistīta ar skolotāju, ir, ka skolotājiem vienlaicīgi divas lomas. Viņš ir kā māte, kuram ir jāmīl bērns, kāds viņš ir bez nosacījuma, un viņš ir kā skolas kā tēvs, jo viņam ir jāuzstāda prasības, ir jāvērtē bērns, ir jāliek atzīmes, ir jātur rāmis, stunda jāsāk noteiktā laikā, stunda jābeidz noteiktā laikā, jāaiziet noteikts saturs. Un šādējādi skolotājs vienlaicīgi sevi tā kā izjūt šīs divas lomas, bet tā ir ļoti sarežģīta lieta, jo tās tev ir divas lomas, tev vēl bērni, katrs var ievainot, ir 30 skolēni klasē. Kaut vai ja viens katru stundu pasaka skolotājiem kaut ko, kas viņam sāp, tas jau ir ļoti grūti psiholoģiski izturams. Un līdz ar to veidojas ne tikai bērnu dezadaptācija, bet arī skolotāja dezadaptācija, kas izpaužas kā neirozes, kā smagas stresa formas, kā organiskas slimības, pastiprināts nogurums. Un tad, kad reālais skolotājs nonāk kontaktā ar reālo bērnu, tad tās skolotāja vēlmes sevi neievainot no jauna var veidot tādu variantu, ka viņš ieiet aizsardzībās un viņš reālo bērnu vispār vairs nedzird. Paralēli var būt emocionāla izdegšana un lai no tā visa izvairītos, ir svarīgs sevis, labs tāds dziļš sevis izpētes līmenis, līdz ar to ir jāsaprot, kāpēc mani var ievainot bērni, vai arī ļoti labi var palīdzēt atbalsts supervīzijās. Skolotāja dezadaptācijā var izšķirt 3 līmeņus. Pirmais līmenis ir, ka problēmas sevī vai darbā, ko es neapzinos, sekas varbūt vienkārši aizkaitināmība bez iemesla, neefektīva rīcība. Otrajā līmenī var parādīties emocionālas sadegšanas jau pazīmes un neirotiski traucējumi, kā piemēram miega problēmas, ēšanas problēmas, galvas sāpes un daudz tam līdzīgi traucējumi. Un trešajā līmenī jau var būt smaga emocionāla izdegšana, kas jau izpauž kā bieža slimošana, nepamatots naids pret bērniem, nespēja savākt klasi, noturēt disciplīnu stundu, jo izdedzis skolotājs, viņam nav enerģijas, lai noturētu klasi. Un tas noved pie ļoti daudzām problēmām pēc tam ar klases disciplīnu, gan ar mācību saturu nodošanu.
Ko tad šajā sakarā darīt? Tad kā palīdzēt skolotājiem saskatīt, saprast sevi, atrast savu ceļu, kā palīdzēt labāk izprast, kas notiek ar bērnu konkrēto, kāpēc viņam ir šīs problēmas, kā saprast dziļāk šo problēmu situāciju, var izvēlēties tādu ceļu kā supervīzija. Supervīzija ir profesionāla palīdzība, kad apmācīts supervizors palīdz skolotājiem, šī gadījumā pedagogam, ieraudzīt šo problēmu, kurā viņš šobrīd ir nonācis, vai to dezadaptācijas stāvokli, plašāk un dziļāk. Mēs varam runāt par vairākiem slāņiem, kurus apskata supervīzija. Tad pirmkārt, tas ir šīs attiecības starp skolotāju un skolēnu vai skolēnu vecāku vai kādu kolēģi, kuras ir radījušas to spriedzi. Nākamais līmenis ir skola kā organizācija, kura strādās, tas konkrētais skolotājs, kura arī ietekmē to, kas notiek šajās attiecībās. Un supervizors palīdz ar konkrētu metožu palīdzību ieraudzīt šo plašumu, ko skolotājs esot sistēmā var nepamanīt, kā arī dziļumu, kas ir šajās attiecībās vai šajā problēmas kontekstā, kuru arī skolotājs darbojoties jau konkrētā ar skolēnu var nepamanīt. Līdz ar to mēs projektā piedāvājam arī šīs supervīzijas iespējas pedagogiem. Supervīzijas mērķgrupa ir visi pedagoga atbalsta personāls, kas ir iesaistīti projektā. Tad tie, kas būs saistīti ar izglītojumiem, kuriem ir lasīt prasmes veicināšana, tie pedagogi, kuri strādās ar tiem, kas atkārtot mācīsies 9. klasē, vai tiem, kuriem būs sociālās atstumtības risks vai pirmslaicīga mācību pārtraukšanās risks. Supervīzijas rezultātā ir plānots pilnveidot pedagogu kompetenci, veicināt izpratni par šiem dezadaptētajiem bērniem, kā arī par paša emocionālajām vajadzībām, paaugstināt pašefektivitāti, kā arī atbalstīt spēju apzināties pedagogam katram tos savus resursus, kurus aktivizējot, pedagogs var novērst savu dezadaptāciju vai samazināt izdegšanas problemātiku, kā arī labāk saprast, kā konkrēti komunicēt ar konkrēto bērnu. Vislielākā problēma šajā komunikācijā ar šiem problēmu bērniem ir tā, ka šie skolēni ir dezadaptēti, un dezadaptēts skolēns jūtās bezpalīdzīgs. Un tas būtiskākā problēma ir, kad strādājot ar šādu skolēnu, arī pedagogs sāk justies bezpalīdzīgs. Un šī bezpalīdzība traucē tālāk virzīties tālāk, kamēr cilvēks nav sapratis, kas vispār notiek šajā procesā. Un supervīzija var palīdzēt pedagogam ieraudzīt gan to savu cēloni, kāpēc viņam ir problēmas ar konkrēto skolēnu, vai kāpēc šim skolēnam ir grūti vispār apgūstāmo vielu, kā arī atrast ceļus, kādā veidā es kā pedagogs varu palīdzēt gan sev, gan šim konkrētajam skolēnam. Supervīzijas ilgums parasti būs 3 stundas, un kā rezultātā būs iespēja pedagogam palielināt savu profesionālo kompetenci un darbā tieši ar šīm problēmu bērniem. Tad supervīzijas paredzētas tiem pedagogiem, kuri būs iesaistīti šajā projektā. Lūdzu, izmantojiet šīs iespējas, jo tā ir unikāla iespēja, kas jums var dot iespējas vieglāk atrisināt šos jautājumus, kas jums nav skaidri ar konkrēto mērķu grupu.